Mūsdienu pasaulē, kur katrs mūsu solis, vārds un pat doma var tikt digitalizēta, privātums un personīgo datu aizsardzība ir kļuvusi par svarīgu tēmu. Šajā video mēs apskatīsim privātuma un datu aizsardzības jautājumus Latvijā, aplūkojot, kā Satversme un citi tiesību akti aizsargā mūsu personīgo informāciju un privāto dzīvi. Šis ir ne tikai juridisks vai tehnoloģisks jautājums. Tas skar mūsu brīvības, drošību un pat pašidentitātes izjūtu digitālajā laikmetā. Mūsdienās, kad tehnoloģijas attīstās strauji un mūsu digitālās pēdas kļūst arvien redzamākas, kā mēs, kā indivīdi un sabiedrība, varam saglabāt savas tiesības uz privātumu. Satversmes garantijas. Latvijas Republikas Satversme ir valsts augstākais tiesību akts, kas nosaka pamatprincipus cilvēku tiesībām un brīvībām, tostarp arī privātuma tiesībām. Satversmes 96. pants skaidri nosaka to, ka ikvienam ir tiesības uz privāto dzīvi. Šis pants ir pamats, uz kura balstās visi citi likumi un noteikumi, kas saistīti ar privātumu un personīgo datu aizsardzību. Tas aizsargā individu pret nevēlamu iejaukšanos viņa personīgajā dzīvē, kas ietver gan fizisko telpu, gan mājas privātumu, gan informāciju, kā arī personiskos datus un privātas sarunas. Tāpat svarīgi ir atzīmēt, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kas nozīmē, ka Eiropas Savienības tiesību akti, tostarp vispārējā datu aizsardzības regula, ir tieši piemērojama Latvijā. Vispārējā datu aizsardzības regula nodrošina vēl plašākas garantijas personīgo datu apstrādē, pieprasot, lai datu apstrāde būtu godīga, pārredzama un notiktu tikai ar datu subjekta piekrišanu. Tādējādi, Satversme kopā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem veido stingru pamatu, kas aizsargā individu tiesības uz privātumu un personīgo datu aizsardzību Latvijā. Normatīvā regulējuma līmeņi un prakse. Lai izprastu, kā Latvijā tiek garantētas un aizsargātas privātuma un datu aizsardzības tiesības, svarīgi ir apskatīt ne tikai pamatprincipus Satversmē, bet arī to, kā šie principi tiek ieviesti praksē caur dažādiem normatīvajiem regulējumiem un to piemērošanu. Pirmkārt, Latvijas likumdošanā ir vairāki likumi, kas tieši adresē privātuma un datu aizsardzības jautājumus. Otrkārt, ir svarīgi atzīmēt, ka Latvijas Datu valsts inspekcija ir galvenā iestāde, kas uzrauga datu aizsardzības likumu ievērošanu. Šī iestāde ne tikai veic uzraudzību, bet arī sniedz konsultācijas un norādījumus gan datu apstrādātājiem, gan plašākai sabiedrībai. Treškārt, ir nozīmīgi pieminēt tiesu praksi. Tiesu lēmumi un nolēmumi bieži kalpo kā precedentu un interpretāciju avots, skaidrojot, kā likumi tiek piemēroti konkrētās situācijās. Tādējādi, tiesas spēj ietekmēt un precizēt, kā privātuma un datu aizsardzības principi tiek piemēroti praksē. Visbeidzot, jāuzsver, ka privātuma un datu aizsardzība nav statisks jēdziens. Tā ir dinamiska sfēra, kas nepārtraukti tiek attīstīta un pielāgota jaunām tehnoloģijām, sociālām tendencēm un starptautiskiem standartiem. Digitālā privātuma un datu aizsardzības izaicinājumi. Pirmais lielais izaicinājums ir saistīts ar datu drošību un aizsardzību. Arvien pieaugošā datu daudzuma un sarežģītības dēļ ir jānodrošina, ka personīgie dati tiek aizsargāti pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai nopludināšanu. Šīs drošības nodrošināšana ir svarīga gan uzņēmumiem, gan valsts iestādēm, kā arī indivīdiem. Otrais izaicinājums ir privātuma saglabāšana digitālajā vidē. Ar sociālo mediju, tiešsaistes iepirkšanās un plašo digitālo pakalpojumu klāstu rodas jautājumi par to, kā efektīvi kontrolēt savas personiskās informācijas plūsmu un izmantošanu. Trešais, bet ne mazāk svarīgais izaicinājums ir saistīts ar līdzsvaru atrašanu starp drošību un privātumu. Kā nodrošināt sabiedrības drošību, izmantojot tehnoloģijas, piemēram, video novērošanu un datu analīzi, nepārkāpjot individu privātumu. Šie izaicinājumi prasa gan likumdevēju, gan sabiedrības uzmanību, lai nodrošinātu, ka digitālā vidē tiek ievērotas un aizsargātas cilvēku pamatiesības. Tas nozīmē arī nepieciešamību pēc pastāvīgas izglītības un informētības paaugstināšanas, lai indivīdi varētu efektīvi aizsargāt savu privātumu digitālajā laikmetā. Nobeigums un aicinājums uz diskusiju. Latvijas Republikas Satversme un citas tiesību normas nosaka pamatprincipus un aizsardzības līmeņus, taču šie jautājumi ir nepārtraukti mainīgi un prasa pastāvīgu sabiedrības, likumdevēju un tehnoloģiju ekspertu uzmanību. Tagad mēs aicinām jūs, skatītājus, piedalīties diskusijā. Kādas izmaiņas vai uzlabojumus jūs ieteiktu likumdošanā vai praksē, lai uzlabotu šo situāciju? Lai uzzinātu vairāk un turpinātu šo svarīgo sarunu, sekojiet mums sociālajos medijos un pievienojieties mūsu kopienai. Līdz nākamajai reizei, esiet droši un informēti!